Jā, es esmu klausījies. Jums bija latviski jāliek, mums Ieviņā. Jā, tev bija latviski. Jā, jūs reizēm samainieties. Mēs mainamies, jā. Nu jā. Ejam tālāk, nu, ejam tālāk, ielā, ejam uz to pretim durvīm. Ejam. Nevis pāri. Vai tagad es netaisu selfiju, man vajag otrkārt apgriezt, lai es varu nofotografēt, es nemāku. Nu labi. Jā. Jā. O, nu Eiropas radikāļi. Un Eiropas, lai nāk iekšā. Un prezidenti, paskatieties, Žīdisms, tas viss ir Jūrmalas žīdisms. rezidents ir brīva. Amerika bombardē Lībiju, Sīriju, lai savāc visus tos melnos smerdeļus. Lai katrs deputāts paņem savos ģimenes apartamentos pa 5, lai ņem. Jā, tā kā Staļins to darīja Krievu laikā. Ņem. Viss mums salika, pielika klāt. Mēs esam pēdējā vietā visur. Tas pats Staļinisms turpinās arī tagad, kas pat žīdisms. Veselības ziņā, aprūpas ziņā, medicīnas ziņā, pēdējās vietas esam Eiropā. Un jau šitos te Eiropas Pēc 20 gadiem mums būs vēl vēldzīgi. Visus paņēmis. Kurš stāvja? Kā parasti? Kurš stāvja?
labi, tu nekas jau zinām. Īsti joki. Kauan teame üks Eesti tuleva laidlase. Läti lipp. Ta taga tuleb karu. Tieši tā. You were asking about my organization? Yes, this is the one of points against immigration. Yeah, against immigrant quotas. Yeah, we don't think European Union has the right to decide what other nations should accept or shouldn't. It's up to each nation to decide to accept those immigrants or to refuse to accept them. But if I heard that the obligatory, mandatory quotas has got rejected from our government and from Lithuanian government. No, This is only voluntary quotas. No, it's not well. Not? It's not. We even if it is now, or they declare it to be like that now. European Union has a bad habit of telling other nations what to do. It's, for example, what kind of sexuality should society accept or shouldn't? What kind of people we should accept or now? People like they don't like this. Šitā pirmajās leģendāru dienās Anfelīši šitā arī kauroja. Tas vīriņš arī īsti nedēļ. Nu labi. Kas ir, tas ir. Sačakarēsies.
latvieši ar neģeriem, ja? Un tagad mēs pēc tam paņem mūsu, bļet, tautas pieminekli, bļet, apsargāt neģeri, bļet. Tas ir šakai. Pasaki. Lai gan tas nekas īpaši ir. Cels gaismā to visu, viņus saplosīt šeit vienkārši. Es tev pinku mutē, tu man neeldi, es tā, jā, lūdzu. Pareizajos, kuri var piedalīties pasākumos un kuri nevar. Varbūt Jāņos arī tad teiks... Kurš grib 11 sesēņus Rīgā? Tas ir tāpat kā masu, ja? Dalis kalnu vēl. Es esmu iedzīties. Apdomājiet, ko jūs ar augumu žokīs, nekur nevar paīt. Latviešu pat atzīst. Ja? Jā. Šito plakātu tādu Mildus filmē. Es esmu Andris Pilnīgi garām. Tie ir ekonomiskie. Tas ir slēgts pašā. Saskaņā ar likumu par saplāšanu piketu gainu. Viņam ir tiesības lūgt personu atstāt paskuma vietu, ja viņš uzskata, ka ir kaut kas pārāk. Pēc sava ieskata. Tātad paskuma organizators ir atdevis par sabiedrisko drošību. Tātad paskuma organizators to visu. Kur tiek apdraudēta sabiedriskā drošība? Līdzīgi domājošos mēs aicinām apvienoties. Cienamais. Tātad, lūdzu atstājiet. Nē. Runa jūs tika pa blakus. Kā jums personiski uzskat cilvēki varat palikt? Man ir līdzīgi likums. Es atvainojos. Nē. Dzimtais kungs. Ja jūs vai pasākumu rīkot tas nozīmē, ka jūs vai pasākumu pārkāp likumu rīkotājs izdomājat savus pārkāp likumu. Jebkurš var piedalīties ar jebkādu plakātu. Tas nozīmēs, ka Yeah, good. I am sporting man, but you are sporting man. Yeah. Mums to vajag. Man ir mazbērni. Es gribu dzīvot mierīgi, dziesmu svētkos, lai mani bērni var dziedāt. Nevis tagad atnāk viens melnā talā ar apšauju. Ir pasaules pieredze. Tā nenotiek. Tie ir musulmaņi. Es jau saprastu, ka būtu kristieši. Un pie tam, ja viņi būtu ievainoti. Mums bija 14. gads, mums bija Bermonta kaujas, pusi Latvija nomira. Tā mums bija 5. gada revolūcija, mums bija 17. gada revolūcija, mums bija pasaules karš, kur cilvēki aizgāja bojā, karoja. Tur nāk tēvaiņi, kuriem nav ne zemes, ne mantas, nav ko aizstāvēt, viņi vienkārši nejūt. Siseņi vairs. Nē. Jā, nu tad demokrātija. Kur ir demokrātija? Vienai grupai drīkst, otrā nedrīkst. Tas ir mūsu kopīgs jautājums. Nu, ko filmē? Neatšķir tā. Plakāta temats ir dalība un mēs izskatām tā nav. Jo. Nē,
Jo man šitā žīdis tālāk viņa nahuj nav vajag. Потому что если нам не дадут... Да, пособие это самое маленькое. Kas tur ir? Te kungs melnā, te uzvalkā dalīja. Es vēlreiz uzignorēju un virzīju šo te jautājumu apstiprināšanu uz slēgto sēdi. Nu, kur šeit ir kaut kādas demokrātijas pazīmes un uzklausīt koalīcijas partneri iebildumus? Nu, nav. Aizieties plašāk, tas ir rietumu, austrumu, dienvidu, ziemeļu. Vismaz kaut kāds izvēles. Jo jūsu tur var nesaprast. Viņam tas sastotē nesiem Tas ir 50 bēgļi, būs 25 125 tūkstoši un 2 miljoni bēgļi.
Bet viņi vienādi nevienā. Nav vienāds. Man ir šitāds Šis teksts ir vienīgais. Tas ir jūs. Mēs aizsūtījām visiem. Tas ir šitās komandas rakstīšu. Kur tu vari meklēt cilvēkus tādus, tu teici, mums ir tāds. Ir, jā. Jā, bet nav daudz. Es jums iedošu telefonu numuru. Pateic. Ir arī par goda pilsētu. Lai atdot miljardu pensiju fondā, viņi ir apjomani, ja drīzvai gods. Viņi jau kopš jau strādā. Es pats domāju, kādi tie maksā. Lamērķis noslēgts. Hokejā paskaidrot. Pārsimt tūkstoši esēšu visādi. Man nevis paveicis, bet es katrai var jau atrast kādu, tu nepareizā vietā. Man ir 100. No, jā. Pēc tam es sāku kaut turpināties tā varība, kāds smakīgs Pašiem cilvēku kontrabandistiem esošo situāciju atstāt status quo. Bet ir miljardi apgrozījumi. Kas finansē? Tādā ziņā, kas finansē? Es finansēju visu afēru, kas tagad nāk. Apmēram 5 miljoni jau gatavi braukt uz Eiropu. Es no politika nodarbojos, piedodiet, man ir 79. gads. Es balstos tikai faktiem, es pieņēmu 52. gadā. Es parakstījos un 8 parakstījos cīņas Latviju brīvu un neatkarību, un šodien Latvija nav. Es esmu vēl pēdējais dzīvais paliku. Darīt sociālās dzīves.
šobrīd no Radisona. Neredzu spēcības. Un to naidniekam nekad nedosim, jo šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene. Jo šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene. Latvija! 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 Dziesmu, Raini. Andriju. Kas bija jautājums? Kāpēc viņš šeit esmu? Es teicu, ka es esmu piespriežoju imigrāciju. Tikai Latvijā, bet Eiropā un vispār tā. Un tad ir rakstīju, kāpēc es teicu, ka es neesmu bet tas ir problēma jārisina. Globāli jārisina valsts. Viņiem nevajadzētu pamest un doties. Protams, ka mēs neesam, tāpēc, kad pēc poļu, teiksim, revolūcijas taisīšanas, Nē, es viņus atdevu jau, rekur. Rekur ir, iedodiet šeit tā kundzei. Man bija kaut kas daudz, bet es neiedomājos tik daudz, ka tas ir jāmēr. Galvenais ir tālāk. Paldies, ka viņi atbrauc un maksas palīdzēt. Siltas vietas. Tā kā arī Čau!
sievietēm pateikt, kas ir dzemdības iezīmes, bet es, ka viņai nav nekad bijis bērni. Es nevaru viņai pateikt, kas tas ir. Pašām jāpārāk. Tāpat kā tie, kas raksta savā aizmirst par tiem cietumniekiem. Viņš pats ir sēdējis cietumniekiem. Kā var rakstīt?